Kas tev patīk hokejā? Tavs reitings. Varētu spēlēt hokeju? Nē. Tikai Rīga, tikai Dināmo. Maksātu 20 latiņas. Tā, mēs atrodamies Grostonas un Mālpils ielas krustojumā, un man aiz muguras ir ēka, kas sporta faniem īpašus komentārus noteikti neprasa. Nu, protams, Dināmo, Lokomotīva, Gagārina, Kauss, hokejs, tās ir lietas, ap kurām šobrīd cepās un vārās vai visa Latvija, un notiekošā epicentrs ir tur iekšā. Bet šobrīd pulkstens ir 8:20 no rīta, un arēnā mums nav ko darīt. Mēs iesim pāri ielai uz to balto, nedaudz necilāko ēku, kurā mīt viens no Rīgas bērnu dārziem ar numuru 49. Ko mēs tur darīsim? Ļoti vienkārši. Iesim un noskaidrosim, ko par hokeju domā vēl tikai topošā Latvijas hokeju fanu paudze. Kurš tev mīļākais spēlētājs? Aleksandrs Neživīs. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka viņš vienmēr iesit tad, kad ir bullīši. Es nezinu tik labi, bet es nevienu nezinu. Kas tev patīk hokejā? Tavs reitings. Vispār sako līdz Rīgas Dināmo, vai tev, ja tev nepatīk hokejs, tad tu tā atmet ar roku? Nu, tā nedaudz pastos, bet apmēram tikai nestos apmēram tādi sāk. Sansozoņš. Pašam hokejs patīk? Nu tā ne īpaši. Tu vari pateikt, kāpēc tā ne īpaši? Nu tā, ja īsti saka, tad jau nē. Andris Bērziņš. Andris Bērziņš, jā? Jānis Sprukts. Jānis Sprukts? Viņš ir labākais? Es nezinu. Nu, tas tā kā tavs mīļākais sporta veids, vai vienkārši tu skaties tāpēc, ka visiem interesē? Es nestos. Neskaties, vienkārši tev tā, nu, tu zini, ka visiem patīk, un tad tev var patīk, jā? Ar tev kāds mājās skatās? Tētis bišķi skatās. Dažreiz skatās jau viņš. Bet tu tad, kad tētis skatās, tev neinteresē, jā? Bišķi, ko es pārī paskatos. Tad varbūt tu zini kādu pat Dināmo hokejistu nosaukt vārdā? Lauris Dārziņš. Lauris Dārziņš. Jā, Lauris Dārziņš. Lauris Dārziņš. Kāpēc tev patīk Lauris Dārziņš? Nu, tāpēc, ka viņš vienreiz bija iemetis tā, kad visi spēlētāji aizgāja. Kā domā, ko hokejā dara kapteinis? Varbūt. Aizsargā hokejistus. Man liekas, ka kapteinis tas taču ir kuģim, vai ne? Un tad varbūt arī Ozoliņš dara to pašu, ko kuģa kapteinis. Un izskatās tāpat. Es nezinu, viņš nedara to, ko to kapteini. Nē, jā, nestūrē. Nestūrē, nē, jo hokejā nekāds nekas. Cik tu maksātu vislabākajam Rīgas Dināmo hokejistam gadā algu, ja tu varētu izlemt? Tam man vajadzētu labi garu laiku padomāt. Ap 4-2 latiem. Maksātu 20 latiņas. 20 latus gadā, jā? Vai šo zinu, 2 lati sunāku iedot? 2 lati varētu būt, jā? Un ja tu tā mēģini būt pavisam devīgs un iedot tik daudz, cik tu vari iedomāties to naudu, cik tu viņam tomēr mazliet vairāk? Jā, bet es jau nezinu, es skaitīšu naudas. Man jau ir lati. Jā, lati, jā. 1000. 1000 lati? Jā. Bišķiņi vairāk? 1030. Gadā. Cik tu maksātu tādam? 4 latus. 4 latus. Viņš pelna bišķiņu vairāk. Kā tu domā? Ja tu tā saņemies tiešām un pārvar to, ka tev nepatīk un esi tāds devīgs, cik tu iedod? Tad jau laikam 45. Ja viņš uzvar, 1 miljons. 1 miljons. Man liekas, es pilnīgi trāpījis labākā hokeja algu Rīgas Dināmo.
Kas hokejā ir tiesnesis? Ko viņš dara? Ir tādi tiesneši, tie, kuri pārtrauc tad, ka kaujas Dinamo, bet es nezinu, kas ir tie ar tādiem oranžajām. Daudziem patīk, ka hokejs laukumā kaujās. Kā tu domā, kāpēc kaujās un vai tas ir labi? Nav labi. Nemaz nav labi. Jo man liekas, ka pats pieprasās un tad sāk kauties tikai tā. Jā, uzprasās, vai ne? Kā domā, sievietes var spēlēt hokeju? Nespēlē? Var satraumēties. Vīrieši nevar satraumēties? Nevar. Viņi ir stipri, ja? Un sievietes, teiksim, bet tava mamma taču visu var, vai ne? Viņa nevarētu spēlēt hokeju? Nē. Tu negribi, lai viņa spēlē, viņa varētu satraumēties, ja? Jā. Tētis taču stiprs arī varētu spēlēt. Bet viņš ir vecs. Vai sievietēm vajadzētu spēlēt hokeju, tavuprāt? Kāpēc tā? Tāpēc onkuļiem. Sievietes varētu spēlēt hokeju? Nē. Kāpēc nē? Kāpēc, kad viņas ir vājas? Nu, īsti jau varētu, bet... Jā, būtu tā. Tas vairāk večiem, vai ne? Nu, tā jau izdāvas. Tava mamma, viņa taču ir visu tāda labākā, viņa visu var un visu māk. Viņa arī nevarētu spēlēt hokeju? Varētu, bet viņai tas arī nepatīk kā man. Tad jums ģimenē vispār tas hokejs tā, baigi, nepatīk. Vienīgi tētiņu. Tas katru dienu skatās. Arī vakar. Māma nedusmojās, ka tētis pie televizora visu laiku skatās hokeju, ja viņai pašai nepatīk. Nu, viņai nepatīk. Bet viņa tā kā nemaz nezinādama, ka to neteica kāds rīts, bet ko. Un ko viņš dara tad, kad Dinamo iemet golu? Dod man 5. Dod tev 5? Jā. Kā tas izskatās? Tā? Jā. Un tētis arī kaut kādus saukļus izkliedz? Jā, izskatās, ja viņš saka, jā, nu visu laiku, jā. Tad, kad iemet golu, tad viņš tā priecājās, ja? Jā. Kā fani, kad kliedz? Dinamo Rīga. Pareizi. Kā viņš priecājās? Nu, tā, kad dienu klātos, tu viņš te, oi, tā ir Gaisā. Jā. Tikai Rīga, tikai Dinamo. Super. Tas man liekas populārākais no sauktiem. Wish this never ends.